Labvakar un labdien visiem, skatoties kādā laika sprīdī jūs skatīsieties atkārtojumā vai tiešraidē, bet sākam mūsu pirmdienas webinārus par tēmu glutations, tātad mūsu detoksikācija un mūsu organisma atvesaļošana. Un šodien ir paredzēta interesanta tēma, jo ir tāds ļoti jauns trends pasaulē, kā sevi bagātināt ar pārtikas bagātinātājiem, jo mūsu pārtika ir diezgan nabadzīga ar šiem te mikro-makroelementiem, vitamīniem, kuriem vajadzētu būt ikdienas pārtikā, ja mēs to pašķirstītu vairāk nekā 10, 20 un 30 gadus atpakaļ, ja, tad, kad mums bija vēl no zemes iespējams saņemt šīs te visas vielas un attiecīgi uzņemt cauri pārtiks produktiem un tālāk jau pabarot savu organismu šūnas līmenī. Bet dotajā mirklī ir tāds cits pavisam interesants trends, kur jau ir, varbūt, teiksim, ne ar pilnvērtīgu skatu ķerās klāt, ja, tad liekas, ka ja es barošu sevi ar vitamīniem un mikroelementiem, ar mani viss būs kārtībā. Bet jautājums, vai mēs dažus viesus savā organismā arī nepabarojam. Tāpēc mazliet paskatīsimies par šo te secību un attiecīgi mazliet došu jums informāciju padomāt, izsvērt un pāanalizēt pašiem varbūt savu situāciju, kādā jūs esat. Lūk, bet, protams, runāsim arī par glutationu, kurš ir mums viens no, ja, tad pasaulē atzītākajiem antioksidantiem, kurš spējīgs visu organismu atvesaļot un attīrīt. Tā, dalos jums ar ekrānu atkal. Tā. Un šādi. Tātad runājam par glutationu, kas ir antioksidantu karalis, kā viņu dēvē zinātnes pasaulē. Pirmais tātad ir, par ko tad mums vajadzētu tieši mūsu kompānijas Neumī pateikties par tehnoloģiskiem sasniegumiem, ka mums jau šāds produkts ir pieejams un kas arī mani motivē arvien vairāk un vairāk par viņu stāstīt, jo ir ļoti, ļoti universāls. Patentēts produkts, tad droši attiecīgi saņēmis daudz certifikātu, saņēmis arī white paper, ja, kurš ir principā nenopērkams drošības certifikāts, kurš ir pārbaudīts no pirmā sastāvdaļas līdz pēdējiem, attiecīgi izkonkurējot, ja tādu iespēju kā certifikāti, ja, kur iespējams ir mazliet vairāk birokrātiski, tad white paper ir tas, kurš nosaka tieši augstākās kvalitātes produkta marku. Un viena no Neumī priekšrocībām citu pārtikas bagātinātāju priekšā ir tieši tas, ka nav svarīgi, vai mūsu uzsūkšanās spējas ir augstas, vai mums tur ir sēnīšu invāzijas, vai mums tur ir parazīti. Ja, tad viņi ir apgājuši šo te posmu zarnu trakts, kurš mums principā ir primārais, kurš nodrošina caur savām sieniņām, bārkstiņām un asins vadi, kas tālāk tātad dod šīs te barības vielas pārgramotās un jau sašķeltās vajadzīgos, ja, tad frakcijās, ja, kuras tātad ir ogļhidrāti, kuri ir attiecīgi fermenti un tā tālāk. Un galvenais, ka šis te ir organisks produkts, kurš tiek iegūts arī no organiskiem, nevis sintezēts. Darbojas arī šajā kompānijā mediķi ļoti daudz, īpaši tātad Amerikā, Kanādā un Meksikā, arī Eiropā sāk ļoti, ļoti interesēties mediķi par šo produktu, jo ir inovatīvs. Un lielākais iegūms tas, ka mums šis produkts jau un visai pasaulē pieejams 74 valstīs, kompānijai ir knapi 3 gadi, varbūt mazliet drusciņi rastīti, bet jau ļoti, ļoti plaši izgājusi tirgos. Atgādināja tātad maza piezīme augšā, ka šeit tiešām ir publicēta ļoti daudz pierādījumu glutationa efektivitātei, un tieši es atzīmēju publicētas. Nav teikts, ka tie izmeklējumi vai medicīniskie pētījumi ir tikai 180 000, viņi ir tikai publicēti no tiem visiem 180 000. Un, protams, ir ļoti liels atbalsts no ārstu padomas, kura nesautīgi ir uzņēmusies arī dažādus skaidrojumus
skaidrojumus, konsultācijas šajā kompānijā Neumi, jo atzīst to, ka šis ir tehnoloģiski lielākais sasniegums tieši detoksikācijas jomā. Lūk. Problēmas un risinājumi. Ja? Tad kompānijā lielākais inovators un inovāciju, tehnoloģiju un produktu meklētājs ir tieši šīs kompānijas dibinātājs Stevens Skots, kurš jau pazīstams jau sen no tiem laikiem, kad nebija ne internets, nebija ne mobīlie telefoni, un attiecīgi viņš bija tas, kurš meklējot tātad šos te inovatīvos produktus, attiecīgi mācījās viņus un prata veiksmīgi tirgu tātad virzīt. Bet šis ir mazliet cits gadījums, viņš nevis virzīja tirgu, bet savus iegūtos līdzekļus no kādreiz ļoti veiksmīgās darbības. Amerikā, ja tad TV šovos pārdot un ar slavenībām virzītos produktus tirgu, ja, līdz lietotājiem attiecīgi izvēlējās šo glutationu tēmu attīstīt daudz vairāk un atradis bija iespēju, kā tātad daudzos veidos izmēģinājumos panākt šo te tieši biopieejamību, tātad uzsūkšanās iespēju, apējot zarnu trakta nepilnības. Jo lielākā problēma bija, ka tad nenonāk līdz mūsu šūnai, kas ir pats galvenā būtība šim glutenam, kas ir nepieciešams un mērķis. Otrais tātad kuņģi un varības tātad šajā ķēdē. Tālākais kuņģa ātri oksidējās, tad viņš nenes vairāk savas vērtīgās īpašības pēc oksidēšanās, un lielas molekulas, kuras kādreiz tātad bija pieejamas kā pulverveidā, tablešu veidīgi, ja, vai arī sintezētais, tieši sintezētais, mākslīgi sintezētais glutations nedeva šīs te vajadzīgos rezultātus. Lūk, un pretī iet tātad iekapsulēšanas tehnoloģija, kura tika pavisam nesen patentēta, ja, un attiecīgi principā jauns produkts radies. Uzsūkšanās ar muzgu ļoti tāds 70 sekundēs, kur tālāk vairāk nav pat jēga meklēt asinīs, ja, šo te glutationu, un šīs te mūsu šūnu membrānas barjeru, ja, tad pārvar nano izmēra glutationu molekulas. Tātad, bet pats galvenais, tātad mana tāda galvenā tēma šiem webināram ir pirms tātad mēs sākam barot savu šūnas ar vitamīniem, makroelementiem, kas mums ikdienā jāuzņem, tad un mikroelementiem, kam ir jābūt pavisam mazās devās, bet arī ikdienā nodrošinātām vai kursveidīgi, ja, tad šis deficīts jāuzpilda, bet tas nevienmēr notiek. Detoksikācija, ja, tad ir vajadzīga pirms mēs sākam barot mūsu organismu, jo kas notiek? Tātad, ja mēs sākam barot mūsu organismu pirms tam, ka mēs esam veikuši tātad detoksikāciju pret sēnīšu un pret parazītu procedūru, ja, tad attīrīšanos no šīm te nevēlamajām mikro dzīvībiņām, ja, tad baktērijām, attiecīgi, tā, es mazliet paskatīšos, kur mums ir. Tā. Es labprāt gribētu. Vai izslēgsiet, lūdzu, mikrofonus savus, kas ir ienākuši, varbūt papildus vienkārši tagad neredzu, kam viņi ir ieslēgti. Tad kāda ir secība, ja mēs gribam sevi vest tālāk uz atvesaļošanos un attiecīgi savas imunitātes nostiprināšanu? Tad antiparazitārā un pretsēnīšu programma pirmām kārtām, jo mums nav vajadzīgs tātad barot šos te nevēlamos iemītniekus. Nākamais tātad pēc tam, kad ir šī te detoksikācija veikta, tur ir dažādi atlikumi, tātad arī mūsu parazītu līķīši, ja, kuriem ir nepieciešams detoks process. Un tālāk tikai trešajā posmā mēs tātad ejam uz uztura bagātinātāju papildināšanos. Tātad antiparazitārā programma tātad ir vajadzīga 2 līdz 6 nedēļas, bet kāda tad ir šis te risks, ja mēs sākam no otras puses, piemēram, tātad pārtiks bagātinātājs un domājam, ka mēs šādā veidā stiprinam savu organismu, tātad aknu un nieru pārslodze. Viennozīmīgi, jo, piemēram, ka mēs organismā esam uzkrājuši savus parazītus,
ja, tad pabarojuši un dotajā mirklī arī pavairojuši, neliekoties pa viņiem nezīnes, tad toksīnu un parazīta tad dod milzīgu toksīnu ražošanu, ja, tad šos te atkal lindes no sevis izdala, kuras mums liek papildu strādāt nierēm un aknā. Un paaugstina tātad slodzi aknām, kuram jau tāpatās ir pietiekami liela slodze ar to pārtiks daudzumu un arī pārtikas atlieku, ja tad filtrēšana attiecīgi zinot, ka mums viņa nav tā pati arī ekoloģiskākā un labākā. Tātad lielu daudzumu vitamīnu, minerālu metabolus var papildināt arī ar lielāku slodzi, jo ne visi tātad vitamīni arī ir perfekti šķīstoši, ja, tad īpaši, ja tie ir cietā formā vai zāļu formā, un attiecīgi mēs palielinām atkal mūsu slodzi. Tad vielu pārpalikums tāpatās nonāk kaut kādā mērā, ja, jo mēs jau iepriekš esam lasījuši noteikti arī šos te ierakstus mūsu Waterway, ja, tad lapā vai slēgtajā grupā, kurā ir labi stāstīts, kad tieši kapsulas vai tablešu veidīgās pārtiks bagātinātāji nonāk līdz mūsu šūnām 30%. Ja, tad labākā gadījumā 50%. Jautājums, kur paliek pārējie 50%? Esat to uzdevuši jautājumu, kur viņi paliek? Tā ir papildus slodze mūsu organismam, jo viņi netiek absorbēti, tātad netiek viņi uzņemti. Organisms, tātad mūsu šūna, šo te pārstrādes vai uzņemšanas un attiecīgi metabolisms pašā šūnā nenotiek, bet viņi jau staigā brīvi, tad viņi ir jāizvada. Tas nozīmē, ka mūsu akna, un niere atkal papildus tiek nodarbināta. Un daudzi parazīti, diemžēl, tieši tāpatās mīl šos te vitamīnus un mikroelementus, tāpēc, ka tas viņiem dod kā barības vielas un viņi spēja tikai vairoties arī sēnītēm. Un šī te ir tātad imūnsistēmas bieži vien nomākšana, ja mēs sākam no nepareizās puses. Un arī tātad gremošanas problēmas var būt, jo tātad traucē zarnu mikrobioma līdzsvaru, ja, disbioze var sākties. Toksīni tiek vairāk ražoti, jo parazītu koloniju un sēnīšu vairojās, tad mēs neko nedaram šajā sakarā, un attiecīgi mēs vēl tikai ieliekam vitamīns, attiecīgi arī pārpalikums paliek. Un lielākā no tādām pazīmēm, kad šāds te jau sekas jau ir, tad ir mūsu pašu gremošanas traucējumi, ja, pie ēšanas, tie varētu būt vēdera pūšanās, caureja aizcietējumi, ja, tad notiek kaut kādi procesi, ko zarnas nespēja šobrīd normālā režīmā funkcionēt. Un, diemžēl, bet tas var arī palielināt risku, ja, kad pirms detoksikācijas antiparazitārās un precēnīšu programmas lieto tieši pārtiks bagātinātājs arī caurās zarnas sindroma. Tas ir viens no nepatīkamākajiem, jo pēc tam novājinās imūnsistēma, caur zarnu sieniņām nonāk tad ne līdz galam sagremota pārtika, un attiecīgi mūsu asinīs tad ir daudz lielāks arī gan baktērija, gan sēnīšu, gan arī pārtikas nesadalītas pareizi, nesagremotas līdz vajadzīgam minimumam, un attiecīgi imunitāte šos te pārtikas gabalus ķer ārā, ja, kā iebrucējus jau. Lūk, un protams, arī var šādi te mums varbūt arī noreaģēt, varbūt ne gluži ar imunitātes pasliktināšanos, bet ar alerģiju, ja, jo arī šie te toksīni, ko ražo jau labi pabarotie un stiprinātie parazīti un sēnītes, tad arī var palielināt alerģijas uz mūsu ādas. Tad kāda būtu šī te vēlamā secība, kā mēs sākam, ja, tāpēc, ka daudzi šobrīd ir veikuši arī biorezonanses testus, un arī turpina veikt, ja, tad Latvijā, kura vēl veic, ja, par šo te metodu uzzinot. Un attiecīgi ieteicamā programma noteikti būtu antiparazitārā programma un precēnīša, tātad jāpietiek organismam spēks un jauda, un tātad nav ļoti aizlaist, tad šī mūsu imunitāte un nav ļoti smags, tātad arī šīs toksīnu dēvas organismā no parazītiem un sēnītēm, tad mēs varam tātad kopā viņas taisīt. Bet principā, ja mēs tā ņemam, tad antiparazitāro programmu vispirms 2 līdz 6 nedēļas, kāpēc ir tik garš process.
Garš process ir tāpēc, ka lielie tad jau izšķīlušies parazīti, ja, kas jau ir kā saucamie jau vairoties spējīgi, ja, tad lieli, viņi vienmēr noliek kaut kur oliņas, ja, tad nāks nākamā paudze. Un tad, kad šī te inkubācija nav ļoti gara, un tad, ja gadījumā noliktās oliņas tā tad izšķiļās, tad viņi arī šos te parazītus, ja šajā te periodā 6 nedēļās arī jaunišķījušos paķer līdz šajā antiparazitārijā programmas ciklā. Precēnīšu programma tātad 4 nedēļās ir pilnīgi normāli. Diemžēl tikai tur ir jāatsakās no diezgan daudz produktiem, ja, tad precēnīšu programmā, jo sēnītes mīl visu, kas ir audzēts, tātad piena produktus, nu, tādu rūkstošus produktus, ja, ļoti, ļoti jādomā līdz, ko mēs ēdam. Bet precēnīšu programmā tad arī ir iespējams, ka šajā procesā, ka jūs uzbruksiet sēnīšu invāzijām, ja šīm kolonām arī varētu rasties mazliet vairāk toksīna. Un tieši tāpēc antiparazitārā un precēnīšu programma, tad, kad šie te toksīni, tātad, ka mēs uzklūpam šīm te divām atšķirīgām kolonijām, tad tieši tāpēc mums šī te toksīni vajadzīgs izvadīt pēc tam uzreiz, uzsākot detoksa programmu. Lūk. Jā, nu galvenais ir īstenībā precēnīšu procesā, man liekas, cukuru neēst, jā, pilnīgi atteikties no šādām. Un detoksikācijas programma tad ir atbrīvoties no atlikušajiem šiem te toksīniem, ja, tad arī šiem te ķermenīšiem, kuri tur varbūt vēl ir, un lai nebūtu šie te pūšanas procesi, ja, kas arī mums var attiecīgi indas sagatavot vēl vairāk. Bet vislielākā detoksikācijas tātad uzmanība detoksu programmu palaižot ir uz nierēm un aknām. Ja, uz mūsu galvenajiem detoksikācijas orgāniem. Un tālāk jau tikai, kad mēs esam tātad vai nu īsāku vai garāku tātad detoksikācijas programmu paši izgājuši, tad mēs varam sākt lietot pārtikas bagātinātājus, protams, ideālā formā. Ja tātad esat sākuši pirms šīm antipersonālās un salicēnīšu programmas veikuši biorezonanses testus, tad īstenībā ļoti ieteicams uztaisīt pirms detoksikācijas programmas vēlreiz šādus testus, jo bieži vien ir tā, ka mēs tiekam vaļā no šiem te diviem mūsu viesiem, ja, organismā, parazītiem un sēnītēm, un ļoti daudz problēmas, teiksim, veselības, ko uzrādīja iepriekš, viņas mazinās vai arī pazūd. Līdz ar to tad detoksikāciju var attiecīgi izvēlēties vai nu tādu jaudīgāku vai mazāk jaudīgu un arī sastādīt, protams, pārtiks bagātinātāju programmu, kur es pati personīgi, nu, ievēroju šo te likumu, kas mums arī skolā mācīts, ja, arī ir tāds nerakstīts likums, nezinu, vai doktori to ievēro vai nē, bet nekad vairāk par 5 medikamentiem vienlaicīgi neizraksta. Arī tas pats ir attiecināms uz pārtikas bagātinātājiem, ja. Neskatoties to, ka tad šie te bagātinātāji bieži vien ir, nu, teiksim, pirmajā jaudīgi, tad jāiedod, un šis te deficīts ir jākompensē, bet attiecīgi ir ļoti vērtīgi, tātad, ja mēs tomēr izskatām šos te variantus, ja, kādu programmu tieši. Ja? Tad vai tas ir tieši atbalstīt aknu veselību, ja? Tad attiecīgi pēc jūsu vajadzībām, ko jūsu organismas tajā brīdī jau pēc antiparazitārās precēnīšu un pat varbūt detoks programmas, ja? Tad diktē. Lūk, bet tas, ka diēta tātad ar zemu cukura līmeni, tātad precēnīšu tieši diēta ir nepieciešams pat līdz 10 nedēļām. Tas nozīmē 2,5 mēnešus, ja, tad 7 līdz pat līdz 10 nedēļām, jo tieši sēnītēm ir visgrūtāk cīnīties, jo viņas ir ļoti, ļoti daudz. Un tieši šajā skābjā vidē vēl ir arī baktērijas, kuras mīl vairoties, vēl ir arī vīrusi, kuri tātad pazeminātas imunitātes apstākļos tātad ir vairojušies un arī izpaužas. Vai tas ir herpes vīrus, vai tas ir hepatīta vīrus, ja tad jebkāds.
Epsteina-Barra, ja ļoti daudziem šobrīd ir izteikti, ja tad nāk ārā. Un tas viss tikai pateicoties tam, kad ir bijusi tātad piesārņots organisms un attiecīgi augsts īstenībā arī smago metālu līmenis. Jo bieži vien tieši šie te faktori nosaka ļoti labvēlīgus apstākļus parazītiem un sēnītēm, jo smagie metāli ļoti, ļoti jaudīgi samazina, ja, tad ļoti spēcīgi ietekmē un pazemina mūsu imunitāti. Lūk. Tātad viena no lietām, protams, ko mēs jau zinām, tātad ir imunitātes pazemināšanās, ja pazeminās glutationa līmenis. Un pie lielām tātad šīm te apgrūtinājumiem, kas ir parazīti, kas ir sēnītes, tātad smagie metāli, dažādi toksīni, kas mūsos peld, ja, tad arī šis te faktors, ja mums ir caurā zarnu sindroms, ja, tad neuzsūkšanās. Mums ir pilns, piemēram, daļa parazītiem un sēnītēm sauguši, tātad šīs te bārkstiņas, ja, tad kurām būtu jāņem šī te barības vielas, un attiecīgi tur pa daudz gļotas. Un zinot to, ka glutations arī šķaida gļotas gan no tātad mūsu zarnu trakta izvada liekās un cietās un atstrādātās, kurās ļoti mīl tad iemesties arī sēnītes, arī mūsu plaušās, ja, tad ja mums ir cietas gļotas, kuras mums ir nenāk ārā, ja, tad mēs nevaram atklapot, un attiecīgi viņas ir cietas, neelastīgas, un viņas netak, ja, tad nekāpj uz augšu. Tad glutationam pateicoties, tad tiek šķaidīt šīs te kļotas, un tādā veidā arī samazinās šīs te sēnīšu kolonijas, kurās veido diezgan tādos cietos apvalkos, tur arī ir speciāli tātad medikamenti, kuri vai pārtikas bagātinātāji, kuriem papildus var tad šķaidīt šīs te sēnīšu kolonijas tās kapsulas vai plēves. Tad glutations, protams, ka mums ir viens no lielākajiem palīgiem, to jau mēs esam izzinājuši, un attiecīgi mēs varam paļaujoties tieši uz glutationu, saprast arī to, ka mēs varam atbalstīt pat arī šo te gan detoksikācijas laikā, gan arī pretsēnīšu, gan arī antiparazitārijā laikā, ja, tad veicot šīs te programmas. Jo tieši šis te glutations, viņš spēcina mūsu imunitāti, kamēr, piemēram, tā pati uzbrukums šīm te divām invāzijām un veicot pirmo un otro tātad programmu, antiparazitāro un precēnīšu, izdalot tātad lielāku toksīnu daudzumu, mēs varam viņus ātri izvadīt ārā un nenoslogot aknu. Līdz ar to būs mazāks darbs vēlāk detoksa procesā un attiecīgi arī mazāk iespējams būs vajadzīgi dažādi atbalstošie pārtikas bagātinātāji, tad netiks izmantoti tik liels daudzums un nebūs radīts liels deficīts tātad šūnas līmenī. Viena lieta, protams, arī jāzina, ka ne tikai mūsu toksīni, tad arī dažādas indes mūsu viesi, ja, tad mūsu organismā, kuriem mūsu organisms ir mājvieta, bet arī mūsu vecums, tad ar katru gadu Tātad pat izslimojot vai dažādi kritiskākas, ja, tātad hroniskās slimības vai ģenētiskās slimības vai saaugstēšanās smagāks ar gripu, tad arī samazina glutationa ražošanu mūsu organismā, operācijas traumas, tātad, kur arī vajadzīgi ļoti daudz tātad šī te atjaunošanās resursu no mūsu organisma iedalīt, ja tieši mūsu kādam orgānam vai kauliem vai audiem, tad arī prasās lielāks daudzums glutationa, ja, jo viņš reģenerē arī mūsu šūnas, tur 400 tomēr šīs 400 funkcijas tomēr ir zināmā mērā iedarbinātas vai iesaistītas jebkuros procesos, kuri notiek mūsu organismā, ja, tad šūnas līmenī. Un tieši tāpēc jau 40 gadus, ja, veciem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, jāsaka, tā ir par 20% mazāk glutationa. Tas ir pie pētījuma, kad mēs esam pilnīgi veseli, ja, tad pilnīgi veseli. Mums nav šī toksīnu sloks, mums tā tad ir normālā gremošana, ja, tas ir pie veseliem cilvēkiem. Bet, ja mēs vēl pieskaitām visus šos momentus, ja, tad visus šos punktus, kurus mēs jau tikko runājam, tad mums ir īstenībā 40 gados vairāk nekā 20% mazāk saražots glutations. Un, ja 50 gada, tad jau 30, 35, bet ja atkal mēs šos aspektus visus saplusojam, mums atkal ir mazāk nekā
nekā tad 70 vai 65%, ja, šī glutationa ražošana. Un tā tālāk mēs to varam skaitīt. Līdz ar to lieliski, tātad, ka ir tik daudz pētījumu, mēs varam saprast, ka glutationa līmenis, tas nozīmē mana aktivitāte, mana enerģija, mana veselība un mans dabīgais atjaunošanās process un arī mana paša, teiksim, metabolisms un attiecīgi mana šūnas reģenerācija. Jo ilgāk tātad man būs augsts līmenis glutationa, jo ilgāk es būšu jauna, tad man būs mazāk krunciņas, jo oksidatīvais stress, tātad arī, kurš tātad mūs bojā, tas ir mūsu, tas nav stress, par ko mēs runājam, tātad, ka man ir uztraukums, ka man nenāk miegs, ja, tad oksidatīvais stress ir tas, kad mums brīvie radikāļi atņem tātad molekulas, tātad šos te atomus no mūsu veselajām šūnām un nenotiek dabīgs process, bet viņš ir traucēts process. Un tās ātrāk novecojās mūsu tātad šūna, ja, tad notiek ātrāk dalīšanās process, jo viņa noveco ātrāk, un tad tas vēl sev līdzi tātad pavelk tādu funkciju kā telomerāzu nodilšanu. Ja, tās bārkstiņas nodilst ātrāk, un mums tādā veidā tātad varam būt varbūt 50 gadus veci, bet mūsu bārkstiņu nodilums ir piemēram kā uz 60 gadiem. Ja, tad viņi ir īsāka nekā vajadzētu būt 50 gados. Un tas nozīmē, ka mūsu bioloģiskais vecums, ja nodil šīs bārkstiņas, ja, tad tas kļūst īsākas, ir lielāks nekā faktiskais vecums. Un tas tieši ir pateicoties oksidatīvam stresam. Bet ja mēs uzturam šo te glutationu pietiekamā augstumā, tad pietiekamā līmenī, tad mūsu oksidatīvais stress mums tik daudz kaitējumu nenodara. Jo pateicoties gan šiem te toksīniem, gan smagiem metāliem, gan oksidatīvam stresam, mūsu organismā visur, principā uzskatām, ir slēptie dažādi iekaisumi, kuri arī tad prasa mūsu imunitāti, imunitātes uzmanību un nepārtrauktu tad visu laiku cīņu ar to, ja, jo tas nav nekas labs. Un, protams, hroniskie iekaisumi ilgtermiņā nepieskatīti, vai ja mūsu imunitātei vairāk nepietiek jaudas, viņi sāk attīstīties kā hroniskās saslimšanas, jo tas orgāns vai orgāna sistēma sāk bojāties vai, teiksim, samazināt savu kapacitāti un attiecīgi sāk slimot, ja, tā veidojās šīs te slimības. Lūk, bet Naomi ir gājis tātad 3 virzienos ar šo te unikālo savu tehnoloģiju, atklājumu nano izmēra glutations, kurš iziet cauri mūsu šūnai barjerai un attiecīgi var arī cīnīties ar mikro, tātad nano izmēra piesārņo, vai tas ir smagā metāla, tātad joni un molekulas, vai tas ir plasmasas, jā, attiecīgi mikroplasmasa vai tad abi divi, ja, vai visi tiek piesaistīti, jo glutationam ir tāda īpašība, ka viņš ir diezgan tāds uz sevi paņemošs, ja, vai tāds lipīgs, un attiecīgi pielipina sev šos te toksīnus un izvada ārā. Par to, kā viņš izvada, šodien nestāstīšu, jo viņam ir 3 veidi, tātad kā šo darīt, ja, procesu arī mūsu šūnās, viņš arī izvērtē, kurš ir pareizais attiecīgiem toksīnam, attiecīgi arī pielāgojās. Ja? Jo brīvajos radikāļus, šos te, kas mums veido oksidatīvo stresu, viņš vienkārši no sevis atdod vienu, tātad šo te ātomu, ja, tad glutations atdod, viņš ziedo no sevis, tādā veidā šis te brīvais radikāls ir paēdis, viņam vairāk tātad šī te brīvā kājiņa neprasa atomus, un attiecīgi viņš liekās mierā un nebojā mūsu šūnu. Tāpat laikā glutationa šūni atkal spēja reģenerēties, un viņam netrūk šī te atdotā vai ziedotā atoma, un attiecīgi viņš var turpināt tālāk darboties. Tādas ir viņa unikālās iespējas. Tātad NutriSwish galvenais vai pirmais produkts, galvenais tātad šis te glutationa koncentrāts, kuru mēs lietojam ikdienā gan aizsardzībai, gan detoks procesiem, gan enerģijas pacelšanai, lai mums būtu pilnīgi visai dienai pietiekama enerģija, jo tomēr mēs zinām, cik daudz viņš mums dod. Nākamais tātad ir uz ādas problēmas vai arī ādas atjaunošana, jo arī caur ādu mums nonāk daudz dažādas tātad toksiskas lietas, ja mēs darbojamies ar ķīmiju. Ņemsim arī tādu informāciju, ja, kad arī kosmētika ir pietiekami toksiska, ja, tad mums attiecīgi vajag
mazināt šo toksicitāti un attīrīt. Un neiro, protams, kas mums ir šobrīd milzīgs, jāsaka, sērga, ja, kad pat jauni un jauni cilvēki sāk tad ar atmiņas problēmām sirgt un attiecīgi insulti, ja, un tā tālāk. Te mēs mazliet paskatīsimies dažādi tieši katru atsevišķi produktu mazliet, bet tad um, tātad Nutrisviš. Nutrisviš lietojot no iekšpuses, mēs atjaunojam, tātad pagarinam savu jaunību, tātad mūsu orgānu un mūsu organisma, tātad iekšējo tīrību un attiecīgi pagarinam tādā veidā jaunību. Jo, ja mēs varam no ārpus nomazgāt gan ar tonikiem, gan ar micerāliem ūdeniem, ja, tad ar skrubjiem aiziet tur ar sāli, medu, tad jebko uz ādas uzlikt, ja, bet un attiecīgi šos procesus izdarīt. Tad iekšēji mēs neko nevaram. Ja, tad mēs varam vairāk ūdeni dzert, mēs varam absorbentus, ja, tad kaut kādus padzert vai attiecīgi vairāk varbūt detoksikācijas kaut kādus smūtijus, ja, bet tas ir arī viss, ja. Mēs vairāk nekur tieši, mēs varam tikt vēl līdz zarnu traktam, bet tālāk līdz asinsvadiem mēs nevaram, ne līdz galvā, ja, tad nu, kur nu vēl smadzenes un mūsu acis, un mūsu kapilāri, kuri arī attiecīgi ir vajadzīgi līdz pirmam vecumam, jo mazāk kapilāri mums ir dzīvi un strādā, ja, tad mūsu asins vadi uzņem to pašu asins daudzumu, tikai viņi netiek vairāk kapilāros kaut kādā daļā. Un sanāk, ka tas pats daudzums asiņu tad veido augstu asinsspiedienu, ja, jo viņam vairāk nav kur šo daudzumu asins tad izformēt pa visām arī mazajām asins sistēmām, ko saucam par kapilāriem, un attiecīgi paaugstinās arī, tas ir viens no arī iemesliem augstiem asinsspiedieniem. Bet antioksidantu darbība tātad ir ļoti, ļoti svarīga, un mēs saprotam, ka mēs šeit arī tā ir viena no tātad galvenajām, un tad neutralizē brīvos radikāļus, aizsargā mūsu DNS sistēmu, ja, tad mūsu ģenētiku, tad notiek arī šūnu membrānu aizsardzība, ne tikai tāpēc, ka viņi ir nano izmēri, ja, tad mēs izējām cauri šīm membrānai, izdaram savu darbu un nākam atpakaļ, bet arī aizsargā viņas. Samazina tātad oksidatīvā stresu kopumā un atjaunošanās procesos piedalās. Tātad detoks procesi, toksīnu izvadīšana no aknām, arī saistīšana, tātad, kā jau stāstīju, smago metālu, dzīvsudraba, svina, kadmija transportēšana ūdenī šķīstošajos toksīnos. Tātad aknu detoksikācijas otrā fāze, kas ir ļoti svarīga pašai aknē, tātad tauko šķīstošo toksīnu pārvēršana ūdenī šķīstoša aizsardzība pret narkotisko toksisko iedarbību, ja, tad neutralizē arī dažādas šādas vielas smagas, ja, un arī cik glutations ļoti ātri nonāk mūsu asinīs tieši nanoizmēra, pateicoties nanoizmēram, tad tiek arī asinis tīrītas, ja, tad gan no sēnītēm, baktērijām un no toksīniem. Imūnsistēma, kas arī viena no svarīgākām, tad kur atbild gan uz mūsu vīrusiem, gan baktēriju, gan attiecīgi, kā dzirdējāt, arī uz mūsu nesagremotiem ēdieniem, kas nonāk mūsu asinsritā un tā tālāk. Ja? Tātad imūnšūnas aizsardzība un aktivitātes uzturēšana, iekaisuma procesu regulēšana, un atbalsta imūno barjeru zarnās. Ja? Tad tieši zarnās ir mūsu imunitātes lielākā galvenā mājvieta, ja? 70%, un arī šeit tātad tiek darbība noturēta augstā līmenī vai ļoti, ļoti, kā lai saka, efektīga. Mitohondrijas. Mitohondrijas ir mūsu enerģija. Un mitohondrija membrāna uzturēšana, tad mitohondrija atrodas mūsu jau šūnās. Ja? Tad jau šūna ir ļoti maziņa, tad mitohondrija vēl maziņāki. Bet tieši mitohondrija ir mūsu enerģijas tā. Kāpēc es kaut kur pazudu? Jā. Aha, jūs laikam arī neredzat tā, paliet mirklīti. Kaut kas datorā notika. Bet tad mitohondrija ir mūsu enerģijas
atomelektrostacijas, ja, kuras attiecīgi, ja mums šie mitohondriji nestrādā, tad mums arī ir zems enerģijas līmenis. Arī mitohondrijiem ir savs DNS, tātad ģenētiskā informācija, kura tālāk tiek nodota nākamajām šūnām, kuras dalās tātad no jau esošās šūnas. Tātad metabolisms ir vielmaiņa, kura arī tiek nodrošināta pateicoties mūsu glutationam. Holesterīna līmeņa regulēšana, tieši tāpat tās ir arī insulīna regulēšana nervu sistēmā, tātad ļoti neirotransmisijā piedalās un arī palīdz nebojāt tātad šīs te šūnas no oksidatīvā stresa, arī mūsu nervu šūnas, arī mūsu smadzeņu šūnas un kognitīvo funkciju uzlabošana absolūti noteikti. Acu veselības uzturēšana vēl ir muskuļu atjaunošanā, ādas atjaunošanā, šūnu cikla regulēšanā. Šūnas ciklu tas nozīmē, ka glutations vēl kontrolē apoptozi, tas nozīmē mūsu tādā cilvēku valodā nemedicīniskā kontrolēta šūnu nāve. Ja, kad attiecīgi tiek izvadītas jau atmirušās šūnas un attiecīgi tiek uzturētas arī šī pareiza dalīšanās princips. Ja. Iekaisuma samazināšana, dalība ūdens līdzsvara uzturēšanā. Ja? Tad šis ir ļoti, ļoti svarīgs process. Un te ir tas galvenais. Ja? Tad mēs varam sevi uzturēt ilgi arī ar pārtiks bagātinātājiem. Ja mums ir netīra vide, mums prasīsies vairāk pārtiks bagātinātāju un dažādi vitamīni, dažādas zāles. Ja mēs savu vidi, tātad organismu attīram, tad mums ir vajadzīgs kas? Pats minimums. Lūk, tad vēl viena lieta, ko es gribu atzīmēt, kad skin tad satur šis te produkts arī glutationu, tad arī atjauno, kā jūs dzirdējāt, arī āda, ja, tad šūnas atjaunojās, notiek arī šie te jaunības saglabāšanas principi, kā par tām telemerāzām, ja, ko es stāstīju, bet jūs ziniet, kad sievietes vai vīriešu vecuma, ja, tad skata nevis pēc sejas, kuru mēs ļoti vairāk kopjam, bet tieši pēc roku vecuma. Un šeit ir viena tā lieta, ka tieši šis produkts ir fantastisks ar to, ka viņš spējīgs ir atjaunot arī vecumu, jā, tad kurš var noteikt cilvēka vecumu vai arī sastrādāto mūža, darba mūžu, attiecīgi pagriezt laiku atpakaļ. Bet pats galvenais tātad, ka šie te produkti satur kalogēnu, arī nano izmēra kalogēnu, arī iekapsulētu ūdenī, ja, tad ūdens klāsteros, zem ļoti liela spiediena, un attiecīgi vēl kalogēnu. Tātad mūsu pašu tās tvirtās muskuļu, ja, vai audu masas, tātad šo te elastānu. Tātad izlīdzina grumbiņas ar šo te efektu un padara tiešām skaistu, jaunu un vienmērīgu tātad toni, gan attiecīgi, ja ir iekaisums akne vai dažādas ādas problēmas, arī ļoti labi darbojas arī pret psoriāzi, vilkēdi, ja, vai citām alerģiskām izpausmēm, un tāpat kā mēs dažus citus produktus iepriekš bijām iemācījušies lietot, tātad pret apdegumu, ja, tad netīšām apdedzinājāties pie plīts vai ugunskura vai kā citādi, vai pēc sauļošanās arī skin produkts lieliski dara un arī noņem šos te niezošos efektus, kad ir sakots kāds insekts vai bita. Neiro. Nezināju, kādu attēlu jums ielikt, bet jāsaka tā, ka mūsu, protams, intelektuālā enerģija ļoti svarīga, jo mēs vai nu spējīgi esam tālāk mācīties, uzņemt informāciju, apstrādāt, tālāk nodot. Un, attiecīgi, mūsu intelektuālās spējas vai nu sarūk, vai nu paliek tādā pašā līmenī, vai viņas ir spējīgas tad atjaunot tajā pašā mūsu jaunības apjomā, ja, kad mēs varējām tā kā švammīte visu uztvert un mums nebija grūti neko. No tā visa atcerēties, ja, un vajadzīgā brīdī pielietot šīs zināšanas. Tad neiro ir viens no tiem produktiem, kurš fantastiski arī šīs te funkcijas pilda. Un tad tiešām paliek skaidrāka atmiņa cilvēkiem, pazūd šī te domu migla, nav vairāk jālien kabatā pēc vārda, ja, kad šīs te saruna vai runa daudz tekošāka, nezūd tad ar laiku, kad, ko es gribēju teikt, ja, kas bija šis vārds, un attiecīgi samazina arī, protams,
šīs te neiropātiskās saslimšanas, jo tad arī mūsu galvaskausā notiek attīrīšanās, kur arī nonāk, diemžēl, caur asinsrīti šie te gan neiro, ja, toksīni, gan attiecīgi smagie metāli, viņi, diemžēl, tur uzkrājas, jo tieši no galvas ir visgrūtāk viņus izvadīt. Un viena no tātad vietām, kur galvā visvairāk tiek tātad iekapsulēti vai uzkrāti, lai mūsu funkcijas, tātad mūsu runas vai mūsu funkcionēšanas spējas nemazinātos, tātad mūsu matu folikulu taukos. Lūk, ar neiro viennozīmīgi var teikt, ka ir labāks garstāvoklis, labāka atmiņa, ir daudz labāks miegs, ja, tad skaidrākas domas, ir jau gandrīz gatava tātad no viena lietotāja arī atsauksme par to, ka ir pārgājušas trauksmes, veģetīvā distonija, depresija pārgājusi, un vairs nav šajos satraukuma mirkļos, kad ir kaut kāds stress, kad sākās nu, veģetatīvā lēkme, jā, tātad milzīgi. Nu, kam tas ir ikdienas tāda problēma, es domāju, ka tie ļoti novērtētu šo produktu, un attiecīgi ir arī tie, kas varbūt skatījās Irīnas Neimanta, tad iepriekšējos video es biju ielikusi un postos viņas video no 2024. gada vasaras, ja, viņa ir naturopāts un arī nutriciologs, dietologs, mediķis iepriekš sanāk, ja, arī ar austrumu medicīnu saistīts, un viņai lieliski atsauksme par depresiju, ja, tad atmiņu zudumu un kā cilvēki varēja atgūt, sākot lietot šos te produktu neiro, jo pati sieviete, šī mediķe, dzīvo Amerikā, un Amerikā neiro jau kādu labu laiku ātrāk, pirms viņš Eiropā, ja, tad ienāca Eiropā, bija sākot no oktobra vai septembra. Lūk, tā kā ļoti labs produkts. Uzreiz jautājums noteikti, kā ir nopirkta. Tad Latvija ir viena no tām valstīm divām, ja, kurām ir promo paka, kura izskatās tātad 3 produkti, pamatprodukti Neumi, un viens dāvana tātad skin produkts, ādas produkts, un šī te promo paka nozīmē maksā par 3, saņem par 4. Šeit ir tātad pirkšana tieši izdevīgākā caur kāda jau esoša partnera, tieši partnera referālo saiti, jo klienti, kuri ir reģistrējušies kā klienti, viņiem nav referālā saita, viņi nevar padalīties un ļaut iespēju kādam arī šos produktus tātad nopirkt. Un šeit es speciāli tātad pierakstīju, ja, tātad ejot iekšā pirkt šos te produktus, lūdzu izmantojiet tieši biznesa opciju, jo biznesa opcija ir tieši tā, kura piedāvā kompānijā viszemākās cenas par vienu tātad pudelīti, jo līdz ko jūs kļūsiet par klientu, jums būs tātad kā no āras tātad pērkošs cilvēks, ja, tātad no malas, un attiecīgi jums būs šī te klienta cena, kura nav vairs pa $50 pa pudelīti, bet $65 par pudeli. Un līdz ar to jūsu izmaksas būs krietni lielākas, bet šī paka kopā ar nodokli, kurš ir jāmaksā, jo mēs pērkam kā privāta personas no juridiskas personas, un Eiropā tas apliekās ar nodokli, līdz ar to ir klāt šim katram pirkumam neliels tātad nodokļa maksājums plus $12 sūtīšana. Sūtīšana notiek un atsūtīšana 3 līdz 5 darba dienu laikā Eiropas. Tā, redzu, ka jūs man kaut ko rakstat. Aha, tūlītās. Tūlītās es jums atbildēšu. Izlasīju jautājumu līdz ar to, bet tūlīt būs. Tātad mazā paka, kur ir tātad standarta, ir divas dažādas, tātad viņiem ir nokomplektēts vai nu viena un viena. Var arī, protams, pats salikt kā vēlies, ja jūs esat tikai uz šo divu produktu paku, esat ar mieru, jūs varat izvēlēties šādu jaukto paku vai nu divus Neumi zilās pudelītes vai divas, viņas jau ir nokomplektētas tajā veikalā.
Ja jūs vēlaties vienkārši mazo paku pirkt, kurā nenāk klāt dāvanas, tad jūs varat arī neiro pielikt klāt, piemēram, Neumi un neiro vai neiro un skin produkti, ja, tad jūs varat paši kombinēt. Tas jau ir brīvi. Un attiecīgi viena pudelīte, ja man vienmēr visi jautā, tad cik pietiek viena pudelīte? Viena pudele, tad viņa ir 295 ml liela un viņa pietiek aptuveni vienam mēnesim. Attiecīgi, cik daudz jūs dienā lietojat, ja jūs lietojat vienu devu, profilaktiski 10 ml dienā no rīta, attiecīgi jums pietiks vienam mēnesim. Tā. Nākamais tātad. Tātad nākamais ir pavisam nesen. Man blakus sēžot tātad attīstības daļas vadītājs Sergio de la Mora, kad bija janvārī 25. Latvijā, viņš manā klātbūtnē tātad uzcepa šos te piedāvājumus, jo mēs bijām pirmā konference Eiropas tūrē, un viņš šo te piedāvājumu tātad ielika veikalā un vēl piebakstīja man blakus sēžot, ja tātad reku tavs kabinets, un jūs viņus varat dabūt. Tātad šie te 300 paku pirkumi ir jau nokomplektēti ar neiro, neumi un skiņu. Ja? Tad jūs paši izvēlaties, kuru no jums vēlties. Tā, kur ir neiro kvartālī paktā, nozīmē, ka jūs nopērkat 300 uzreiz, jūs samaksājat, bet, ja jūs esat partners, jums tam ir nozīme. Ja jūs neesat partners, tad vienkārši pērkat, kura jums no jums viņa patīk, tad nav liels nozīmes. Bet šī kvartālī paka nozīmē, ka jums kā partnerim tātad sadalīsies 100 punkti, bet visi produkti atnāks, protams, vienā pakā pa vienu sūtīšanas maksu. Lūk, arī atbilde tātad, kā ir, ja tātad Neumi paku pērk. Lūk. Tātad vēl Neumi piedāvā ne tikai veselība inovatīvus produktus, unikālus, tātad patentētus, kur šobrīd nav nekādu analogu, bet attiecīgi arī ārstiem un privātu personām, ja, produktu, kuri vēlās strādāt, ja, īpaši uzrunāt gribās ārstus, lai sadzird, jo Lietuvā jau ļoti daudz ārstu darbojas ar šo te produktu, kā jau dzirdējāt, Amerikā, Meksikā un Kanādā ir speciāla ārstu programma. Arī mums ir gan no Indonēzijas, gan no Japānas, ja, tad ļoti dažādas valstis, Vācija, Anglija, kur ir šie ārsti padomē, ja, tad ārstu padome, kas ir Neumi, un attiecīgi šie te kungi un dāmas, ja, ar ļoti, ļoti daudzveidīgām izglītībām, arī ar integratīvām, ja, tad integratīvās medicīnas speciālisti, kur attiecīgi gan klasisko medicīnu, gan ar alternatīvām dažādām savienoja, ja, tad viņi ir gan arī bioģenētiķi, ja, biomedicīnas speciālisti, ļoti dažādas speciālisti, tātad savieno un ļoti, ļoti fantastiski stāst arī, tāpēc aicinām vienmēr apmeklēt arī šos te tikšanās otrdienās vai trešdienās, kad ir no Amerikas, tātad ārsti, kuri runā par Neumi produktiem, ja, jo katram ir sava specialitāte mazliet citāda. Un pasniegšanas veids, attiecīgi, katrs dzirdēs varbūt kaut ko citu. Un, protams, ir iespēja gan Neumi produktu, pat cik tas ir tīkla mārketinga kompānijas, ja, tad iespēja šo produktu lietot pa brīvi, ja jūs, zināmam daudzumam cilvēku esat izteikuši tātad šo te piedāvājumu, ja, vai izstāstījuši par šo produktu, un viņi ir piekrituši, tad jums ir, protams, šie te bonusi, kuri jums arī nodrošina šos produktus nopirkt ar iekšējām vienībām pa brīvu, netērējot savu bankas kartes naudu, un attiecīgi, protams, ir noteikti cilvēki, kuriem šis uzrunās vēl vairāk, un var kā neatkarīgs partners arī savu laiku vairāk veltīt cilvēku veselībai, kā to daru es, un attiecīgi kompānija jums par to arī maksā. Lūk, tūlīt atbildēšu uz jautājumiem, jo izskatās, ka viņi bija vairāki. Tā, neiro promo paka līga, es tev atbildēju, vai tu redzēji atbildi? Jā, tas bija par kvartāli paku, tātad vai kāpēc neiro nav promo pakā? Promo paku droši vien numur 2 var uztaisīt, bet jāierosina ne tikai man. Jā, tātad kompānijā varat rakstīt arī jūs, lai jūs varat
pielikādu savu balsi, jo reiz es to vēlēsies un runājusi ar administrāciju. Lūk, ja jautājumu nav, tad es varu droši vien šo ierakstu slēgt, un mēs varam uzdot arī jautājumus ārpus ieraksta. Tā.